Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šīs ir vēstījums īsi par galveno. Un reizēm ir tā, kad es jau pirms zinu, par ko es runāšu un ko es tev teikšu. Šodien ir tā diena, kad es saku, Dievs, ko lai es saku taviem bērniem, ko lai es saku cilvēkiem šajā telefona kamerā. Un šodien Dievs man ir iedevis priekš tevis kaut ko patiesi labu, patiesi vērtīgu, un es ticu, tās tevi stiprinās. Īstenībā Dieva vārds vienmēr stiprina, vienmēr iepriecina, vienmēr iedrošina. Un manu vēstījumu mērķis ir celt tavu ticību, stiprināt tevi, iedrošināt un pastāstīt tev par to, cik Dievs ir labs. Un šodien es esmu Iesajas grāmatā. Es lasīšu no Glika bībeles, lai varētu salīdzināt tulkojumus un pilnīgāk izprast domu. Ir vērts atvērt arī revidēto 65. gada tekstu, ja tev ir arī jaunāko tulkojumu, bet katrā ziņā seko līdzi, jo Dieva vārdam ir jāienāk, tam jābūt izrunātam, caur acīm, caur muti, lai tas nestu. Dieva vārdam ir spēks, un tam ir jānes rezultāts. Acis, mute, ausis, sirds, tās visas lietas tiek iesaistītas tajā. Es mēģinu tevi sagatavot, jo patiesībā tas, ko Dievs šodien runā, ir bumba. Nu, reāla bumba. Un tā. Bet nu tas kungs tavs radītājs, Jēkab, un tavs darītājs, Izraēl, saka tā. Patiesībā šī rakstu vieta, es to izmantoju vārda dienās. Un šajā vietā, kur ir teikts Jēkab un Izraēl, tu mierīgi var ierakstīt savu vārdu priekš sevis, izrakstot šo rakstu vietu, kā atgādinājumu tev. Un es to lasu tā, bet nu tas kungs, tavs radītājs Inga un tavs darītājs Inga, saka tā, nebīsties, jo es tevi esmu atpestījis. Es tevi esmu saucis pie tava vārda, tu esi mans. Un kad Dievs tev saka, ka tu esi viņa, ka tu piederi viņam, ka tev nav no kā baidīties, es nezinu, vai var būt kaut kas lielāks un labāks par Dievu, kas spēj tevi pasargāt. Viņš tālāk saka tā, kad tu iesi caur ūdeņiem, tad es būšu pie tevis. Citiem vārdiem sakot, ja tev ir nepatikšanas, un tās plūst viena pēc otras, nu ir mums dzīvē tāda periodi, ka vienas bēdas beidzas, citas sākas, šķiet, nav atelpas, gadās tā. Un Jēzus teica, būs mums pasaulē bēdas, bet duriet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis, teica Jēzus. Un šeit Dievs saka, es būšu pie tevis. Un ja Dievs ir ar mums, ja viņš ir pie mums, vai mums ir kas neiespējams? Jēzus teica, tiem, kas tic, nav nekas neiespējams. Tāpēc, lai šodien tevi tas stiprina, es būšu pie tevis, Dievs teica, kad tu iesi caur ūdeņiem. Tajā laikā, kad tev ir grūtības, Dievs saka, es esmu pie tevis. Jēzus atgādināja, es esmu pie jums, viņš vairs, tad, kad beidzas, neatceros, kurš tas ir, man liekas, Mateja evaņģēlijs, viņš teica, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. To, ko Iesajas grāmatā Dievs saka, es būšu, Jēzus saka, es esmu. Un es esmu ir šī te Jahve, ne tulkojums, ne skaidrums, es nemāku jums to tā pateikt, bet es esmu sapratusi, ka Jahve, tas ir šis es esmu. Dievs ir vienmēr, un viņš saka, es būšu pie tevis. Jēzus saka, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tāpēc, lai kas šodien notiktu, zini, Dievs ir līdzās, Dievs tur tevi savās rokās, tu viņam esi
vērtīgs un dārgs. Bet par to turpmāk. Šodien mums ir par ko pateikties. Viņš saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Slāva Tev, debes Tēvs, un pateicība, milzīga pateicība, ka tagad, ejot jaunā dienā, es varu apzināties, Tu esi pie manis. Tava gana vēzde, Tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi mani ar eļļu, un es varu doties šajā dienā miera pilns, jo Tu esi pie manis. Tu mani neatstāji, Tu mani nepamet. Un šī doma, ka Tu esi līdzās, man iepriecina, Tēvs. Es Tev pateicos, ka lai kas notiktu, es zinu, Tu esi man līdzās. Es pateicos Tev, Tēvs, ka šodien Tu esi sakārtojis, ka cilvēkus Tu esi noskaņojis labvēlīgi pret mums, ka Tu turi savu žēlastības un labestības laipnīgo roku pār mums un sargā mūs un vadi mūs tajos ceļos, kas mums jāsteigā. Es pateicos Tev, Tēvs. Un Jēzus vārdā, Dievs, es lūdzu Tavu laipnību. Es Tavu žēlastību piesaucu, Kungs, un pasludinu, ar mani šodien notiks kaut kas ļoti labs, jo mans Kungs ir ar mani. Viņš mani neatstāja un nepamet. Tu esi pie manis. Es pateicos Tev, Tēvs, slavēju Tevi un cildinu, un lūdzu, lai šajā dienā Tev par mani, par manām gaitām, par maniem vārdiem ir slava, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Amen. Amen.